Vēsturiskās ēkas un dzīvā daba. Šīs abas pasaules esam pieraduši uzlūkot nošķirti, bet patiesībā tās ir ļoti cieši saistītas. Dažkārt pat tik cieši, ka viena no otras nav nodalāmas. Mēs dzīvojam laikā, kad arvien plašāk tiek aktualizēts jautājums par dabas daudzveidības saglabāšanu. Šeit nozīmīgu ieguldījumu var sniegt arī kultūras mantojuma nozare un vēsturisko ēku īpašnieki. Stāstu par kultūras mantojuma un dzīvās dabas mijiedarbību lieliski varētu izstāstīt kādā industriālā mantojuma objektā vai tautas celtniecības pieminaklī, senā dievnamā vai mūžā, bet šodien mēs esam Cēsu pilī, gadsimtiem senas mūra celtnes drupās. Piļu un klosteru drupās bieži vien konstatējums tik liels dažādu augu un dzīvnieku sugu klāsts, ka lietojot speciālistu ieviestu terminoloģiju, tie saucami par bioloģiskās daudzveidības karstajiem punktiem. Dabas eksperti, kas pēta šīs dzīvotnes, bieži vien lieto poetisku terminu – drupu ekoloģija. Te, kur kādreiz svinīgā greznumā pulcējās ordeņa mestri ar saviem bruņiniekiem, tagad viss guļ drupās. Sabrukušajos mūros ligzdo plēsonīgi putni un mājvietu rod naksnīgās pūces un sikspārņi. Tā pirms 200 gadiem savās ceļojuma piezīmēs par Cēsu pilsdrupām rakstīja kāds medicīnas students, Johans Roberts Engelmans. Arī šodien pils mūri ir nozīmīga dzīvotne daudzām un dažādām dzīvo organismu grupām, arī retām un īpaši aizsargājumām augu un dzīvnieku sugām. Stāstu par dažiem Cēsu pils tagadējiem iemītniekiem sākšu ar radībām, kuras varam pamanīt pat tad, ja neesam bruņojušies ar īpašām zināšanām. Tie ir putni. Aizvadīto pāris gadu laikā pilī un tās tuvākajā apkārtnē ir izdevies novērot 100 dažādu putnu sugu. Daļa putnu šeit barojas, citi atpūšas, vēl citiem pils mūras spraugas lieliski kalpo ligzdošanai. Pils mūros ik gadu ligzdo zilzīlītes, lielās zīlītes, baltās cielavas, melnie erickiņi un kovārdi. Ir aprīļa vidus, un visi manis nosauktie putni jau ir šeit, pilī, gatavi laist pasaulē jauno paudzi. Savukārt Cēsu pils pamanāmākais putns, svīra, pagaidām vēl ir Centrālajā Āfrikā, un šeit ieradīsies tikai māja sākumā. Svīras pils ēku pažobelēs visticamāk ligzdojušas jau tolaik, kad šeit atradusies Vācu ordeņa bruņinieku galvenā mītne. Arī 500 gadus vēlāk tās turpina apdzīvot un ar savu skaļo sasaukšanos pieskandināt pils mūrus. 2022. gadā sadarbībā ar Latvijas dabas fondu vienu no svīru ligzdošanas vietām aprīkojām ar tiešsaistes kamerām. Un tagad ik gadu ik viens var sekot līdzi šo lidoņu privātajai dzīvei Cēsu pilsdrupās. Ko varam darīt, lai svīras šeit varētu ligzdot arī turpmāk? Ir jāparūpējas, lai mūru restaurācijas darbu laikā ar javu netiktu aizpildītas svīru iecienītās spraugas mūrī. Arhitekta Artūra Lapiņa sagatavotais Cēsu pils austrumu korpusa austrumu sienas konservācijas projekts, cik man zināms, pagaidām ir vienīgais šāda veida dokuments, kas paredz svīru ligzdošanas vietu saglabāšanu būvniecības darbu laikā. Mūru tehnisko stāvokli šāds risinājums neietekmē, taču skaidri apliecina, ka arhitektūras pieminekļu praktiskās saglabāšanas darbus var īstenot, ievērojot dabas aizsardzības principus. Pilsas augstākajā punktā jau pabijām, un tagad dodamies lejup, jo pilsas pazemes stāvus iecienījuši citi lidoņi – sikspārņi. Jau 20 gadus Latvijas sikspārņu pētniecības biedrība ik gadu apseko nozīmīgākās sikspārņu ziemošanas vietas, tā skaitā senu mūžu un piļu pagrabus. Cēsu pilī līdz šim speciālisti reģistrējuši 6 no kopumā 8 Latvijā ziemojošo sikspārņu sugām. Pilsdrupās sikspārņi novērojami arī pavasarī, vasarā un rudenī. Dienas laikā tie patvērumi rod pils mūru spraugās, pilī līdzās augošo koku dobumos, speciāli tiem ierīkotos būrīšos, savukārt naktīs tie šeit medī kukaiņus. Lielākā daļa sikspārņu sugu baidās no gaismas
un tādēļ izvairās no naktī spilgt izgaismotām teritorijām un ēkām. Plānojot vēsturiskas ēkas izgaismošanu, nav grūti ņemt vērā arī sikspārņu intereses. Pirmkārt, izgaismošanai jāizvēlas silta un nepārāk spoža gaisma. Otrkārt, nevajadzētu izgaismot pilnīgi visu objektu. Respektīvi, jāsaglabā neizgaismotas zonas un tās savienojoši koridori. Treškārt, apgaismošanas sistēmu aprīkojam ar laika releju, kas tumsai iestājoties apgaismojumu ieslēdz, bet naktī izslēdz. Tādējādi nodrošinot iespējas sikspārņiem netraucēti baroties pašiem un barot mazuļus. Tagad pavasarī daba ir tikai sākusi mosties, un palēnām mostās arī augu valsts. Vienīgi jums var rasties jautājums, kāpēc pils mūri ir apauguši ar zāli. Tas ir vizuāli pievilcīgākais un dabai draudzīgākais mūru aizsardzības risinājums. Vispirms nostiprināta mūri iesadz ar ģeotekstilu slāni, tam virsū klāj mālu kārtu, kas mūri aizsargā no ūdens, un tad to pārsadz ar apmēram sprīda biezu velēnas kārtu. Šāds zaļais segums izceļas ar augstu bioloģisko daudzveidību. Līdz šim uz mūriem augošajos zālājos identificētas 48 dažādu augu sugas, bet tajā mājo arī liels skaits kukaiņu, zirnekļu un citu sīku organismu. Pagaidām mēs vēl tikai esam sākuši apjaust to, cik daudz un dažādu dzīvo organismu mājo šajā vēsturiskajā ēkā. Pateicoties dabas ekspertiem, mēs tagad zinām, ka šeit ir novērojams vismaz 17 dažādas ķērpju sugas, 46 sūnu sugas, naktstauriņu sugu skaits pārsniedz 150. Pārējo kukaiņu grupu, arī sēņu un aļģu sugu identificēšanas darbs vēl ir tikai priekšā. Kultūras un dabas mantojums mūs sajūsmina, iedvesmo, tas uzlabo mūsu dzīves kvalitāti. Tas ir mantojums, par kuru saglabāšanu un aizsardzību ir jāpalīdz rūpēties ikvienam no mums. Bet rūpējoties par vienu, būsim saudzīgi arī pret otru.